jauna dāma televīzijā pateica, ka neatkarība ir dāvana. Savukārt cita dāma, saņemot apbalvojumu, pateica, ka neatkarība ir mantojums. Un šeit, man liekas, ir šī mūsu paudžu nesaprašanās iemesls. Jo vieniem tiešām liekas, ka neatkarība tas ir kaut kas, ko kāds iedeva, uzdāvināja, un tad ar to var izrīkoties, kā sanāk. Es domāju, ka ļoti liels cilvēku daudzums veca gājuma nepiekritīs tam, jo viņiem neviens brīvību nedāvināja, ne mantojumā atstāja, to bija jāizcīna. Un aiz šīs neatkarības un brīvības stāv daudz asaru, asins un arī cilvēku dzīvības. Un, lai kaut ko uzlabotu valstī un lai kustētos uz priekšu, es domāju, ka jaunai paaudzei, vidējai un pavisam veciem cilvēkiem ir jāapsēžās pie viena galda un jāizrunā, kā te mēs nokļuvām pie tās neatkarības un kas mums ir jādara, lai saglabātu to un nepazustu šajā lielajā globālajā pasaulē.